dažos kalendāros arī rādās, ka Imgarde arī šodien svin vārdu dienas. Un es paskatījos personu vārdu datubāzē, un Imgarde ir tikai viena tāda sastopama. Iedomājies, cik īpaši dāma mums šodien svin vārdu dienu. Iedomājies jau. Mēs viņus rādu. Kāds klausītāji varētu atrast šo dāmu. Man tāda ķecerīga doma ienāca prātā. Nezinu, vai tas būtu mums iespējams. Kur viņi varētu atrasties? Vai viņi klausās Latvijas radio? Vai arī tad mums ir jāzvana vienkārši pilsonības un migrācijas pārvaldē. Tā nu viss tev stāstīs, jā. Nu, vismaz kur ir pase izdota, jā, kurā nodaļā. Tas vismaz palīdzētu mums saprast reģionu, tad mēs varbūt varētu Latvijas radio 2 kolēģis pieslēgt, jā. Jā, protams. Kas viņam tur tagad ētrā pēc tevis? Līga, jā. Līga jau sanāk. Līga varētu sameklēt. Līga varētu. Es ticu, jā, ka viņi varētu. Labdien, mani mīļie zaķiši! Lūk, un Irmgardes ir 5, tā kā arī nemaz tik daudz mums šeit nav tādas Latvijā. Hip, hip, urā visiem jubilāriem, un tagad klausāmies, ko mums saka Elvis. Čau, Astra, es zinu, ka tu klausies. Tātad daudz laimes, prieka un veselības tev dzimšanas dienā. Un es gribētu visiem novēlēt jaukas lieldienas un pasūtīt dziesmu Prāta vētra, ja tikai uz mani tu paskatītos. Būšu balts uz tumši, sarkanam fonam, mobilais tavs, kas vienmēr ir zonā, lai notiek būšu vēl viena salauzta sirds un glāze un pudelē 100% spirts. Es būšu seifs, ko var atmuļķēt tikai uz tausti, lupat un lelle, ko aukliņās rausta, kaut tābols, ko kaimiņu sētā var sākt, ja tikai kopā mēs varētu būt šonakt, vai arī tanks ar visciedākām kāpuru ķēdēm, taurenis maigs, kas uz kāpostu sēdēs, saulīte drūmos vasaras rītos, ja tikai uz mani tu paskatītos, ja tikai uz mani tu paskatītos, tu uz mani, ja paskatītos, drūmos vasaras rītos, ja tikai uz mani tu paskatītos, ja tikai uz mani tu paskatītos, tu uz mani, ja paskatītos, drūmos vasaras rītos, ja tikai uz mani tu paskatītos, vai arī kuģis no reisa, kas atgriežas ostā, kareivis, kas armijas kazarmās mostās, briedis pie jūras un mīlieki kāpās, un dzērājs, kas kaimiņu sētmelē lāpās. Es mūžu, ja kas manu vēlies, kamgars vai lāčnais augšā cēlies, kā komētas sadegs un kosmosā brīvi. Es nevaru bez tevis iedomāties šo dzīvi. Bez tevis iedomāties šo dzīvi. Es bez tevis iedomāties šo dzīvi. Kā komētas sadegs un kosmosā brīvi. Es nevaru bez tevis iedomāties šo dzīvi. Es nevaru bez tevis iedomāties šo dzīvi. Es bez tevis iedomāties šo dzīvi. Kā komētas sadegs un kosmosā brīvi. Es nevaru bez tevis iedomāties šo dzīvi. Klausies jauno. Radio 5. Klausies jauno. I wish we could just stand still. In the second, in the minute, in the hour. I wish you could just wait for nothing.
far doesn't exist. It's you. Standartu drusku, dievam lūdzu milīgi, pretī, please. Kā skinī dzīve, dzīves tīrīmā, pat ja no šķīdīties. Jā, kāpēc iedzīvī šī mīlīdz, jo dzīve daudz, bet kaut kā kuļamies. Jā, dzīve daudz, bet kaut kā kuļamies. Jā, dzīve daudz, bet kaut kā kuļamies. Jā, dzīve daudz, bet kaut kā kuļamies. Bet kaut kā, dzīve daudz.
ir Kils. Čau! Čau. Un atkūlies ir vienām varenām ziņām. Vienas ziņas ir par šodienu, ja, par šo vakaru, ka Burzmē būs angliski sakot maiks. Gads pasākums. Par to es, Patrik, tev ļaušu arī izstāstīt, bet tādas lielās globālās ziņas ir par modes skati maijā. Tieši tā. Un ar ko tu gribi sākt? Vai par šodienu, vai par māju? Es domāju, mēs varētu parunāt gan jau par šodienu, un tāds aktuālāks virsraksts, un tad jau par māju arī bišķi. Nu, labs ir. Nu, tad šodien es saprotu, ka Kimela kvartālā Dzelsētavā ir mūzikas mīļotājiem. Jābūt un jānosvin karās brīvdienas. Tieši tā. Tas sanāk, kā arī tāda ceļazīme 5 līdz mūsu modes skati, ne? Jā, tieši tā. Jā, bet godīgi sakot, mēs redzējām to, ka sakrīt 50 dienas līdz mūsu pasākumu šis datums, un kad mēs jau tā kā tradīcija, ka pirms vienu gadā esam savu pasākumu, nebija variantas, ja kaut kā jārunā par to, ja tāda sakritīs bieži nenotiek dzīvē. Un kas tad šovakar tur norisināsies? Jā, un pa lielu tā arī atgādinot bišķīt plašāk, tā maika vai mikrofons ideja ir tāda, ka mēs sapratām, ka mēs gribam uztaisīt arī paši, mēs strādājam ar modi, ar dizaineriem, darbnīcām, un tad bija tāds, ka varētu kaut ko rot mūziķiem, jo pašiem arī patīk aiziet uz labiem koncertiem. Un tā ļoti organiski tā šis koncepts, un ideja ir tāda, ka mums ir vakar sākumā, mums būs pāris jaunie mūziķi, jaunie reperi, kas varbūt ir tikko izlaiduši pirmās dziesmas vai tikko uzsākuši savu karjeru. Tad kāds no viņiem uzstāsies pāris dziesmām, un tad jau vakaram ejot uz priekšu nelielām pauzēm kāps aizvien atpazīstamāki vārdi. Un tad beigās, protams, arī būs labs draugs Galtiķis, būs ar savu DJ setu, un beigās mums arī būs Rikijs un Tīši, kas ir, cik es zinu, viņi, man liekas, nav īsti tā nekur uzstājušies speciālā koncertā, tas būs kaut kas arī noteikti jauns. Tā kā jā, būs 9 mākslinieki, būs viens pārsteiguma viesis, ko varēs tikai uz vietas uzzināt. Tā kā ļoti plānojas tādi diezgan piesātināti programma, jā. Nu, un 6. gads jau šāds ir, ja? Ir gads, ir sanāk kaut kāds 4. man liekas, bet 6. pasākums. Jo mums tā ideja bija tāda, ka taisam vienu rudenī, vienu pavasarī. Tāpēc, kā mēs zinām, vasarā tev viss notiek vasarā Latvijā, vai ne? Mums ir vasaras sezona, tie rudens pavasara mēneši parasti ir tie klusie mēneši. Un tad, lai turpinātu to dzīvību, lai kaut kas notiktos, arī jauniešiem, lai ir kur iet un ko darīt, iziet ārā, tad mēs esam izvēlējušies, ka tieši šīs pirms Lieldienu brīvdienām un rudens pasākumu mēs parasti skatāmies. Tāpēc es uzreiz arī, ka man iespējas ir publiski atvainoties par to, ka mēs izlaidām pagājušo rudeni, bet mēs neesam nekur apsolījuši, ka tas būs katru, bet mēs cenšamies vismaz. Jo šoreiz mēs izvēlējāmies tā kā izlaist to rudeni, tāpēc, ka par ko mēs runāsim arī Burzma Butīka festivāli, mēs sapratām, ka lai mēs viņu paceltu tādā nākamajā līmenī, vēl nofokusēt visus resursus un laiku uz iekšējām lietām, uz komandas lietām un tās balītes varbūt šeit malēt. Bet uz brīdi. Nu tad cerams, ka pirksti krustā, ka šoruden tomēr būs. Yes. Nu, ja tu jau arī ieminējies par Burzma Butīka, tāds festivāls, kas norisināsies 21. un 22. maijā. Un festivāls šogad notiks divās atšķirīgās Rīgas vietās – Vēsturiskā bankas ēkā Vecrīgā un arī pārveidotā industriālā teritorijā Grīzvietnā. Un tad jūs miksējat tādus kontrastus šogad, es tā saprotu. Es pat teiktu vairāk, abas jau ir tādas mūsu dizainīgas vietas, tādas modernas vietas. Bet jāsaka, cita pirmā lokācija mums kaimiņos tieši. Pa logu vajadzēs tieši. Jā, varēsim skatīties, kā jums ir. Bet, runājot par divām lokācijām, mums vienmēr tas mērķis ir, ka mēs uztaisam vienotas tāds autentiskas vietas, mēs nepožam jaucams tirgus. Tas ir ļoti vajadzēs lokācija, tas apjušiem rindām, cilvēkiem, tērieniem, viss. Un tad otro dienu mums vajadzēja izvēlēties vietu, kur mēs varam vairākus tūkstošus uzņemt, kur ir vairākas lokācijas, kas sevi to festivālu sajūtu iegūt.
Plus arī tur noteikti būtu vieglāk saskaņoties, redzēt kādas lietas, nevis šeit ar domu laukumā atļaus vispārējais. Nu, lūk, un tad Grīziņdārs mums ir projekts sakrā uzrunāt, un mēs aizvien viņus atķes, sapratām, ka īstenībā ļoti atbilstoši un ļoti forša vieta, jo tas ir arī kaut kas jauns. Viņiem arī tiešām rūp tas viss interjers, arhitektūra, dizains. Un tad arī tajā programmā, kā mēs šobrīd plānojam to visu vietu, tas pats, ko teikt, kā piemērs ir skatuves dizains. Mēs ļoti daudz strādāsim tieši ar to viņa iekšpagalmu, kas jau tur ir tie paši koki, tie paši mājas fasādes. Nu, tā kā mēģināsim ne tur kaut ko uzbūvēt tagad jaunu, kas tur nav bijis, bet strādāt ar to, kas viņiem ir, un ar to vietu, kas tev jau resursē, kas tev ir uz vietas, arī netērēt, liek kaut ko nebūvēt jaunu izkastu. Nu, lūk, un šī tēma netērēt kaut ko liek un nebūvēt jaunas izkastes ir arī jums ļoti tuva, jo arī modes skata pati par sevi ir ilgtspējīga jums un ready to wear tādā stilā, tātad 21. maijā. Un es arī lasu, ka darbus un kolekcijas prezentēs 10 žūrijas attiecīgi dizaineri gan no Latvijas un citām. Par to tu vairāk pastāstīt. Jā. Tātad, principā ir tā, ka mūsu pagājušajā gadu pirms tam bija divas kategorijas style un fashion, un tad style bija tāds vairāk arī streetwears vai iesācējiem, un tad fashions mums bija jau vairāk tāda akadēmijas jādoncātāk, teiksim, tā dizaineri. Un kas vēl svarīgi ilgspējīgs faktors vienāk iekšā tāds, ka 65%, vismaz 65% no kolekcijas materiāliem būtu otrs izmantotu materiāliem. Bet tad tas, ko mēs šoreiz esam šogad pamainījuši to visu perspektīvu, ka mēs laikam sapratām, ka mēs gribam iet vairāk to ready to wear, kas ir tas drēbes, kas nav, tas nebeidz tikai džinsiem, kārtiem, hūdiem, vai ne, tur ir vēl visu kaut kādas jakas, svāki, visu kaut, var aiziet daudz plašāk. Bet, lai būtu tiešām tās drēbes tādas, ko cilvēks, kas varbūt nav tik ļoti iekšā modē, viņš var atļauties pirmkārt viņu nopirkt. Un viņš arī, tas nav pārāk skaišs, viņš nekautrējās, nebaidīsies to valkāt, viņš ir ieintegrēt ikdienā. Jo mums svarīgi ir, mums ir tā šī platformas daļa, tās dzīves stils, par ko mēs pastāvam, domāšanas veids. Un tad ļoti svarīgi ir arī dienas beigās, lai tā modes, kas ir mūsu gada galvenais notikums, iet roku rokā ar to vispārējo ikdienas dzīvi. Iepludinam mūsu sarunā nedaudz arī mūziku. Mazā pauzītē aiziesim Ķīnas mūrs no Zeldāta, vai arī ir kaut kas sakāms par šo. Nu, šovakar to varēs dzirdēt. Tas man ir arī galvenais, kas jāzina. Sarunāts, un tad paklausāmies.